Sveiki! Es šodien pastāstīšu par šo zīmi. Šī zīme liecina par radioaktivitāti, un to var bieži sastapt dabaszinību kabinetos vai laboratorijās, kurās notiek eksperimenti ar radioaktīvajām vielām. Radioaktīvo vielu zīme līmē uz iepakojumiem un tilpumiem, piemēram, medicīnā izmantojamiem aprīkojumiem vai kodola atkritumiem, kā arī priekšmetiem, kas bijuši saskarsmē ar radioaktīvām vielām. Radioaktivitāte ir dažādu ķīmisko elementu sabrukšanas process. Radioaktīvo starojumu iedala 3 atšķirīgos veidos – alfa starojums, beta starojums un gamma starojums. Alfa starojumu aiztur pat papīrs un plāns kartons, arī gaisā šis starojums spēj izplatīties tikai dažu centimetru attālumā. Beta starojumu var aizturēt plāna alumīnija vai cita metāla plāksne. Gamma starojumam ir vislielākā caurspiešanās spēja, to tikai daļēji absorbē svina plāksne. Ja gamma starojums ir intensīvs, tad tas spēj izspiesties cauri 10 cm biezai svina plāksnī. Pirms vairāk nekā 50 gadiem pirmās nomestās atombumbas un Černobiļas avārija 1986. gadā ir nodarījušas Zemei un tās iedzīvotājiem lielu postu. Radioaktīvās vielas var dot cilvēcei labumu, bet tās jālieto uzmanīgi, ievērojot piesardzību. Radioaktīvās vielas izmanto sirds elektrostimulatoros, slimību un audzēju ārstēšanai, augu pētīšanai, elektroenerģijas iegūšanai un tā tālāk.